izvēles, cik daudz jūs atstājāt. Es ceru, ka daudzi no jums bija šīs pudelītes. Ja jūs atceraties, tas bija kādu labu aiziņā pakaļ, kad šajā pudelītē tika ielaists gaiss no tās bedres, kad vēl ir pār akmeni šī burvīgākā vietā, šī celtne, šī basēnā, šīs pār centrā. Šodien jūs varēsiet to gaisu izlaist ārā no pudelītē, un gaiss teica, ka nedaudz pasmāt ūdeni no basēna, bet tā neizsaka pavisam savas. Bet tagad lūdzu, tādā teiksim, viena lieta ir pārējais kolektīvi, mēs esam tikuši kalpās, tomēr ir jāiedēļ arī ūdens. Nu, negluži kā ūdeni, bet tomēr šī sporta celtne, tad ir, teiksim, novēlējumus, sveicienus un tādus labus uzmanīgājus es aicinu šeit, savā vietā, kuras atbildos teikt Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentam Aldonim Godevskim un Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretāram Eināram Fogolim. Lūdzu. Labdien, cienījamie klātesošie, Liepājas Olimpiskās sporta centra darbinieki, vadītāji. Man ir prieks būt atkal Liepājā, atklājot jaunu sporta objektu. Manuprāt, šī baseina atklāšana liecina, ka Liepājā cilvēki domā, dara un dara lietas ļoti labi. Kad es neilgu laiku atklājot Liepājas Olimpisko centru, tika teikt daudz jauku vārdu un novēlējumu. Un tad mēs vēl nezinājām, ka pavisam pēc neilgu laiku jau varēsim atklāt arī baseinu. Liepājā peldēšanas tradīcijas ir diezgan ilgas un bagātas. Un atklājot šo baseinu, es gribu izteikt cerību, ka Liepājiem jaunās paaudzes, kas sāks nodarboties ar peldēšanu šajā baseinā, sagaidīs gan Eiropas, gan pasaules, gan olimpisko spēļu dalībniekus un arī būs panākumi. Vislielāko pateicību es, protams, gribētu izteikt Liepājas Olimpiskā centra darbiniekiem un celtniekiem. Bez jūsu līdzdalības un bez jūsu aktīvas iesaistīšanās un ieinteresētības nebūtu viegli un tik ātri šo baseinu dabūt gatavu. Es īsti neesmu peldēšanas speciālists un nezinu, ko īsti vēl, atklājot baseinus, bet domāju, ka šis ūdens būs visiem peldētājiem pietiekami viegli. Taču nevar atklāšanas reizē iztikt arī bez dāvinām. Un mēs no Olimpiskās komitejas puses gribam pasniegt nelielu dāvanu gan baseinu saimniekam Romanam Miloslavskim, kuram būs daudz darba apsaimniekojot šo baseinu, gan Olimpiskā centra vadītājiem Gatim Griezītim. Mēs dāvinam glābšanas rīķi, apliecinot Latvijas Olimpiskās komitejas atbalstu un klātbūtni visās jūsu aktivitātēs, jo vienmēr esot Rīgā nebūs iespējams būt klāt. Tādēļ šis rīķis par mums var atgādināt un liecināt, ka mēs esam gatavi atbalstīt un palīdzēt. Nu un gads